Itu saka kayaknya itu Taiwan. Tā. Šodien ir laikam 21. 06. 2025. Stāstīšu pats sev par kontiem. Nu, un, protams, arī Mārim Medniekam. Un paskatījos, man ir 8 pikseļu kamera, 8 pikseļi. Man jau vispār patīk, nu tāds samiegojies esmu, jo ir pulkstenis, tagad jau ir 5:28, bet bija 4, es jau zinu, arī Medniekam papilmēju, jo pa nakti man bija jāpafilmē. Nu, vispār, zinu, filmēt patīk. Es arī citus cilvēkus saprotu. Nu, reizēm nepatīk, bet reizēm arī patīk. Uzliku Latvijas Republikas mūziku, nu, zinu, iepriekš tur padancoju, bet pārslēdzu, nu, kamēr visas reklāmas, tagad visu bišķītī pieslēgšu un pa kontiem runāšu, jo neviens jau tik ilgi neskatās, es jau zinu. Labi, tas tā. Nu, ja es esmu izlēmis. Gribēju pateikt, Krekls. Nu, arī, kā jau Latvijas Republikas diktoram pienākas, ar zilu noskaņu jaku uzvilku, jo bišķi vēss ir. Un Jaciņa man labā ir 10 gadi, nu, tas liecina par manu pārticību, cik es esmu bagāts, jo šitā Jaciņai 10 gadi ir. Man ir katra trofejiņa, zinu, viss kaut kas man ir, katrs, ko lāpīs, es atceros, paskatos, zinu, kur nobrāsts. Šitais man pirmajā dienā suns iekoda, atnāca, zinu, ciemos te suns, es pirmā dienā šo Jaciņu uzvilku un suns iekoda, un tādas man uzšuva tādas, un es jau tā arī padomāju, jo man iepriekšējā tajā apliecībā bija 1, 3, 6, 6, 6, un tā bārda viss un tas, es tiešām tā padomāju, zinu. Un vēl, jā, tā. Nu, es jau esmu tik tālu ticis ar tiem kontiem, kad kaut kā ieraudzīju zintos sānos 3 punktīšus tādus, 4 punktīšus. Un, ja nospiež, tur var redzēt to internetu adresi, kādā tas konts atrodas. TikTokā es apmēram jau to kaut kā esmu sapratis, jo viņi ir uzreiz priekšā tā adresi. Facebookā, nu, un nu arī šī te X-ā esmu atradis. Nu kā, nu tur uzreiz viņi priekšā ir, tāpēc es domāju, tie zilie uzrakstiņi tagad es sākuši lekt. Nu zilie, zin tā, negribas teikt, kā cilvēks var padomāt, vai Latvijas Republikas galva. Nu, es nezinu, bet tiešām ir, es arī pamanīju vienreiz WhatsAppā, jau kādam ir tāds zils vārds uzvārdiņš vai kaut kas. Un es domāju, ka tas ir kaut kas saistīts ar tiem kontiem. Nu, piemēram, tekstā būs, nu, tā kā Wikipēdijā vai, nu, tekstā citreiz kaut kāds uzrakstīņš ir. Un tu to uzrakstīju nospēj, tu pa viņu arī daudzāk lasīt. Nu, piemēram, kaut kur būs kaut kas tekstā pieminēts ar kaut kādu uzrakstīņu, kas ir saistīts par kaut ko, nospēdīs, un tad atkal. Nu, citam, man tā ir, citam tā nav. Bet ir cilvēki, kas grib būt populāri, ir cilvēki, kuriem pietiek popularitāte, ir cilvēki, kas grib, lai vispār par viņiem neko nezinātu, un nevarot izdzēst, un vēl dati paliekot, un kas nekas. Es varu pateikt, pilnīgi viss kaut kur paliek. Protams, ka paliek, jo, ja kaut kas nepaliktu, es taču nevarētu tikt pie kontiem. Viņi visi uzrodas kaut kur, un tad ko nolēmu? Adreses skatīties tās. Zilās adreses. Nu, kā zilās adreses? Nu, piemēram, adrese. To es jau pats saprotu. Es stāstu Mārim Medniekam.
adrese tas ir, nu, tā kā, piemēram, es izstāstīšu par zemēm. Piemēram, es kā jau Latvijas Republika par Latvijas Republiku. Es nezinu, kā ir citur. Latvijas Republika ir, Latvijas Republika. Piemēram, es uzskatu, ka Latvijas Republika arī ir ar lieliem burtiem ir Latvijas Republika. Paņem jebkurus dokumentus veco laiku vai kaut vai savējās tehniskās pases vai savus dokumentus. Tu neredzēsi nekādus tur citādākus mazus burtiņus. Visu tu redzēsi ar lieliem burtiem. Notiek Latvijas Republika, piemēram, tavā gadījumā ir kaut kāds varbūt Saldus, es nezinu, rajons vai Saldus apgabals, tam pilnīgi nav nozīme nekāda. Un tad ir kaut kāds atkal vēl pagastiņš, un tad ir, piemēram, tev māja nosaukums vai iela vai cipars, kaut kas tāds ir. Un vēlāk jau ir tajā ciparā dzīvo tas, un tas deklarēts ir tas, piemēram. Tad manā gadījumā ir. Ne, tā zina, viņš visu laiku stāsta jau, zina. Šitā ir labi. Man visa mūzika patīk, kas man ir. Ne jau es viņu pats taisīju. Man viņi iedeva, varbūt kādus 7 es esmu uztaisījis pa dzīvi. Es retaisīšu 254 vai ko tur. Video tagad es uzņemu katru dienu vienu. Es esmu bloģeris no 13. datuma. Labi, es atkāpos no tēmas, atvainojos. Un kas ir, piemēram, platforma, varbūt YouTube. Es nezinu, kāda tā iepriekšējā platforma ir. Tā ir noteikti tā HTTPS. Tā ir tāda pirmā platforma. Tad ir www, tas es nezinu, kaut kāds ir internets, piemēram, M-burtiņš. Tas ir mobilā platforma. Un pēc tam nāk tādi lieli, ko es zinu. Ir, piemēram, YouTube, TikTok, Facebook vai Facebook. Un, protams, kad ir vēl triljons, tas ir tāpat kā, piemēram, Latvijā ir, tie apgabali vai pagasti vai kas viņi taču ir, es nezinu, piemēram, tur ir tavā rajonā, piemēram, es zinu, ka tā ir Jaunmuiža, bet vai tā ir Ezere vai Skrunda, redzi, Saldus izrādas. Piemēram, man ir, tāpēc es pa savu adresi, ko es saku, kur es dzīvoju. Un es dažās vietās tādu varēju ievadīt. Atkāpi no tēmas, es nosaukšu savu adresi. Galaktika, piena ceļš, zvaigzne Saule, planēta Zeme, apmēram vieta, kur ietek Daugava, Rīgas rajons, pasta nodaļa Ulbraka, īpašums Līgas. Lauris Nikolājevs, un vēlāk jau aiziet vēl viss pārējais. Bet, protams, ka tādu neviens neraksta, tāpēc, ka jāraksta man ir kaut kāds Ropažu novads, Stopiņu pagasts, lai gan agrāk bija Stopiņu kaut kas, saprot, visu to var mainīt vai nemainīt. Bet, piemēram, zemes grāmata atrodas pie Rīgas rajona. Aizēju uz, piemēram, Rīgas zemes grāmatas nodaļu, ir rakstīts Rīga un Rīgas rajons. Un, ja tev vajag internetā kaut ko atrast, es nezinu, kā tas viss ir izgudrots, tu atradīsi pie tā pirmsākuma, tu atradīsi. Protams, ka tas nav svarīgi, tas nav svarīgi taksistam tās adreses, bet, citam cilvēkam ir svarīgi bitkoinus tirgot, citam ir svarīgi puķītes uzņemt, citam ir svarīgi, viss kaut kas, jo tās lietas ir, ka tas ir ļoti svarīgi kādam. Un tāpēc jau mēs esam dažādi. Tu tā kā lopkopis arī zini, taču ir katrai govei pat ir savs raksturs, katram suņukam ir savs raksturs, un tāpat arī katram cilvēkam ir savs raksturs, ja tā vieglāk saprast. Mārsam man sapratīs. Un tāpēc man ir svarīgākais, kas pagaidām ir. Pats svarīgākā ir YouTube, Latvijas apakšsvītra, Republika ar lieliem burtiem. Un tie TikToki man ir ļoti labi izdevušies. Un Facebookā, beidzās man laiks, rīt stāstīšu par Facebooku, jo par zobiem un kontiem es varu stāstīt mūžīgi. Un vēl kas ir, ja tev ir 100 konti, es pats nezinu, kas tur tajā kontā, un nevar jau neviens nokontrolēt. Man telefons tagad prasa pinu likt, man bez jārā tie visi pini tās slēgšana, man viss tas kaikina, jo es pats netieku galā, kur vēl kāds cits paņems manu telefonu un tiks galā, zini. Un baigā konfidencialitāte. Man ir pilnīgi nulle konfidencialitāte. Kodu kalkulators man ir svarīgs, vai, piemēram, aiziet uz banku, ID kartu parādīt, jo viņi pat nevar